Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, AutoDNA un Goodyear. Nesen pie kāda no mūsu publicētajiem video sižetiem bija pievienots komentārs. Kādēļ jūs visu laiku rādāt un filmējat elektroautomobīļus? Vai tad parastu, normālu auto vairs nav? Un ko tā lai saka? Vārds elektro pasaules automēdīju virsrakstos ar katru dienu kļūst arvien izplatītāks. Kas zina, varbūt jau pēc pāris gadiem par normāliem vai ierastiem tādus sauksiet arī jūs. Šodien Tavs AutoTV aplūkosim vienu no populārākajiem elektriskajiem nelielajiem crossoveriem Eiropā – Hyundai Kona EV. Pie stūres elektriskajai Konai šodien aktrise Lelde Dreimane. Viņa kopš Kultūras akadēmijas absolvēšanas jau 8 gadus strādā Dailes teātrī. Šoruden atveido lomu Malkoviča režisētajā Leopolds štatē, kā arī uzstājas koncertos ar dažādiem izpildītājiem, jo Lelde ir talants arī dziedāt. Bez tam viņa jau 5 gadus ir Rīgas restorāna Munch Barbecue īpašniece. Jā, es mīlu automašīnas, un tad, kad man bija 18 gadu, tas arī bija, tā bija viena no manām galvenajām motivācijām, ka es gribu ātrāk nokārtot autovadītāju apliecību, lai es varētu braukt pati savā mašīnā un klausīties pati tādu mūziku, kā es vēlos klausīties. Modeli vārdā Kona mēs pazīstam jau kādu laiku, bet šis ir kas pavisam jauns. Otrās paudzes Kona, lai gan šķietami saglabājusi kripatiņu no sava senča dizaina vaipstiem, ir pilnībā cits auto. Tas kļūst ne tikai lielāks vai ietilpīgāks, bet arī nobriedušāks. Gan dizainiski, gan tehnoloģiski. Vizuāli aci piesaista šīs gaismas virtenes, gan auto aizmugurē, gan arī priekšā. Riteņu ārkas savukārt ir muskuļotas un piešķir šim auto sportiskāku tēlu. Es ieraudzīju šo auto, un man pirmā asociācija bija ar kosmosa kuģi. Ļoti elementāri. Dizains, ja man jāvērtē salons, es dotu labu atzīmi. Labu, man patīk pelēks, tāds neitrāls tonis. Patīk šīs visas detaļas, patīk, ka te ir tāds tā kā metālisks apdarē elements izmantots. Man vislabāk laikam patīk tas, ka te ir plašums. Tu nejūties saspiests, tu jūties diezgan tā brīvi. Salonā atradīsiet 12,3 collas lielu izliektu skarienjutīgu displeju. Un kas patiešām ir feini? Hyundai dizaineri nav pilnībā iznīcinājuši visus fiziskos slēdžus. Ja pogas šī auto salonā, tādu te ir gana daudz, un jums nebūs jālauz galva, kā, piemēram, ieslēgt kondicionieri. Ātrumkloģis ir pārceļojies no vidas konsoles šeit pie stūres, tādējādi atstājot vairāk brīvas vietas telefonu lādētājiem, glāžu turētājiem vai arī kam citam, kam jāatrodas šeit parūkai. Man patika kameras, bet man bišķiņi mazāk patika tā pīkstēšana, tāpēc, ka ir jau ka mašīna signalizē, ka tev ir bišķiņi jāsamazina ātrums, vai varbūt, ka tu, teiksim, izrādās te tas sensors, kas vēro tavu seju, un ja tu nepietiekami ilgu laiku esi frontāli anfasā pret šoseju vai pret brauktuvi, tad arī tad izrādās, ka mašīna signalizē un pīpinas. Šis auto tiek ražots Eiropā, Hyundai rūpnīcā Čehijā. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu otrās paudzes Kona ražošanu, Korejas autoražotājs tajā ir ieguldījis 103,7 miljonus eiro. Pateicoties šai ražotnē, mēs varam rēķināties ar īsākiem piegādes termiņiem. Vēl šogad līdz gada beigām Hyundai plāno Nosovicē samontēt 21 000 elektrisko Konu, un 24. gadā šo apjomu teju 3-kāršot. Lai gan Kona ir pieejama arī kā hibrīds, tās elektromodifikācija veido 40% no kopējā pārdošanas apjoma Eiropā. Dinamika viss arī kārtībā. Te ir dažādi režīmi. Pabraucu ar klasisko režīmu, kas bija ļoti labs. Tad sporta režīmā vēl labāk. Man patīk tas, ka mašīna kā pat bišķiņi sabremzējās kaut kur jāpiebremzē. Un, tā kā ir tāda ļoti droša sajūta, ka, principā, man bija sajūta tāda, ka vadu ne tikai es, bet pat mašīna arī vada šo ceļu. Mēs te abas konkurējām. Kuru? Galvenais iemesls, kādēļ Kona tika uzlabota, ir konkurence šajā klasē. Kopš 2018. gada, kad tika prezentēta pirmā šī modeļa paudze, daudz kas ir mainījies.
pirmkārt ir audzes piedāvājums. Izvēles iespējas ir te bezgalīgas. Un otrkārt, attīstoties tehnoloģijām, mūsdienu e-auto spēj nobraukt garākas distances, ātrāk atjaunot elektrības krājumus akumulatoros un tā tālāk. Tieši tādēļ jaunā Kona ir kļuvusi ietilpīgāka. Tās garums ir 4355 mm, par 175 vairāk nekā pirmajā paudzē. Faktiski Kona ir viens no lielākajiem, ietilpīgākajiem auto savā klasē. Savukārt runājot par akumulātoru ietilpību, jaunā Kona EV tiek piedāvāta divās versijās ar 48,4 vai 65,4 kWh akumulatoriem. Iepriekš te bija 39 un 64 kWh. Maksimālais nobraukums ar vienu uzlādi pēc VLTP testiem attiecīgi 377 vai 514 km. Savukārt, lai nodrošinātu neatkarību no komponenšu ražotājiem, Kona litija-ionu akumulātoru ražošanā vajadzīgi elementi tiek piegādāti no LG Energy Solutions rūpnīcas Polijā, kura no Hyundai ražotnes atrodas vien 250 km attālumā. Ja runājam par izmaksām, jaunā Kona jau ir nonākusi tirzniecībā, un tās cena Scandi Motors ir sākot no 39 990 eiro. Ar valsts atbalstu privātpersonām 35,5 tūkstoši eiro. Savukārt Kona HEV, jeb hibrīda versijas automobīļi maksā no 30 990 eiro. Hyundai augstas veiktspējas augstsprieguma akumulatoriem ir 8 gadu vai 160 000 km nobraukuma garantija. Bet pašam auto, tāpat kā visiem Hyundai automobīļiem, arī Kona Electric ir 5 gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma. Vai meitenēm patīk crossoveri? Es nevarēšu atbildēt par visām meitenēm, bet es par sevi varu atbildēt. Man patīk crossoveri, jo man ir bijis sedans. Sedans ir forši, bet es esmu tāda pietiekami gara meitene, un man patīk, ka es varu iekāpt ļoti ērti mašīnā. Un tas ir tas, kāpēc varētu patikt crossovers. Viņš ir tāds miksiņš starp džīpu un starp sedanu. Tāds zelta vidusceļš, es teiktu. Ar šo konkrēto markas automašīnu šī man ir pirmā saskarsme. Man nebija līdz šim izveidojies priekšstats par šo automarku. Protams, mums katram ir izveidojušies stereotipi par automašīnām. Importa automašīnām, kas pie mums parādījušās 90. gados, un tad sākās tie stereotipi, kas tad ir tās foršās mašīnas un kas tad ir tās mazāk foršās. Tagad, 2023. gadā, manuprāt, jau ir reti kura mašīna, kur varētu nosaukt par neforšo mašīnu. Hyundai Kona, lai nosargātu savu vietu Eiropas elektroauto tirgū, ir paaugusies, kļūst ietilpīgāka un spējīgāka visās jomās. Kona ir gluži vai piebāzta ar dažādiem aktīvajiem un pasīvajiem autovadīšanas asistentiem, kuri iezaudēsiet modrību un noturēs jūsu auto savā braukšanas joslā, vai arī citādi pasargās no nepatīkamiem mirkļiem. Izmantojot aizdedzes atslēgu kā pulti, Kona pati māk noparkoties, bet iedarbināšanai atslēgas vietā varat izmantot arī tālruni. Savukārt, pateicoties elektromotoru 217 zirgspēku jaudai, braukšanas dinamiku noteikti nebūs jāsūdzas. Starp citu, neskatoties uz visu minēto, tā kā elektroauto iegādēji privātpersonām joprojām vēl ir pieejams valsts atbalsts, šis ir arī viens no pieejamākajiem normāla izmēra un veiktspējas elektroautomobiļiem Latvijas tirgū. Tik tālu Tavs Auto TV. Tiekamies jau drīzumā. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear.